Šobrīd ir tā, ka tātad tūlītis viss ir aizgājuši gulēt, nekas vairs nenotiek. Mums trūkst estrogēna. Estrogēna sievišķie hormoni. Viens no būtiskiem estrogēna trūkuma simptomiem ir maksts sausums, maksts un intīmās zonas sausums. Tas ir saistīts ar to, ka ļoti strauji un jūtami mainās maksts mikroflora. Kā es parasti savām pacientiem saku, tām labajām baktērijām, kurām vajadzētu dzīvot vagīnā, viņām napacītēm tur vairs nav ko ēst, tāpēc ka estrogēni nodrošina to, lai viņas var tur uzturēties. Un otra lieta ir, protams, tas, ka estrogēni ietekmē maksts ir mitrāka, jo tiek vairāk ražotas gļotas. Ja? Un līdz ar ko, ka to estrogēnu mums vairāk nav šīs maksts mitrināšanās gan seksuālās dzīves laikā, gan arī vienkārši ikdienā nav šīs maksts mitrināšanās. Mainās tā maksts mikroflora, viņa mainās ne uz to labāko pusi. Te ir tāda nianse, ka varbūt sākumā bieži vien sieviete to pat varbūt tik ļoti tā neizjūt. Ja viņai, teiksim, ir partners un ir regulāra dzimumdzīme, tad viņi to jūt. Bet ja ir situācijas, kad varbūt tā dzimumdzīme nav regulāra, tad viņi to bieži vien pat neizjūt un neuztver kā tādu problēmu. Bet ejot laikam, tā problēma sāsinās un samilst diezgan nopietni. Ja? Un tad ir kaut kāds moments, kad tur viss sāk sāpēt un viss sāk sūrstēt un ir pastiprināti nepatīkami izdalījumi. Ja? Un tad to visu ārstēt un savest kārtībā ir diezgan tāds laikietilpīgs process, es gribētu teikt, un tas neiet nemaz tik viegli. Tā kā rūpes par intīmo zonu, par intīmās zonas veselību menopauzes laikā būtu jābūt diezgan būtiskai sievietes tādai ikdienas rutīnai. Gan lietojot speciālos intīmkošanas līdzekļus, gan arī varbūt dažādi maksts mitrināšos svecītes, gēlus, krēmus. Tādi ir pieejami ļoti plašā klāstā. Protams, tas būtu vēlams izdiskutēt ar ārstu, ka ir dažādas nianses, ko varbūt katrai sievietei vajadzētu, ko nevajadzētu, bet katrā gadījumā kaut ko noteikti lietot vajag. Jā, ir arī speciāli krēmi, kas ir domāti intīmās zonas gļotādām un ādai. Intīmās zonas āda paliek sausāka, atslābst un noveco tieši tāpat kā āda mums visur citur ķermenī, un par to ir īpaši jārūpējas. Es tev palīdzēšu pieņemt pārmaiņas, kuras tavā ķermenī un tavā būtībā ir radījusi menopauze. Kā noteikti nevajag baidīties. Problēmas ir jārisina, jo tikai tā mēs varēsim būt veselas, skaistas, baudīt dzīvi.